Labdien visiem! Mani sauc Velta. Ļoti sen manā kanālā nav bijis neviens video, kurā es runāju ar savu skatītāju, un tāpēc šodien nolēmu šajā īsajā video pastāstīt un parādīt savu pēdējo gatavo darbu. Tātad esmu pabeigusi adīt džemperi Mežģīņa rakstā. Atzīstos, šis ir mans pirmais džempers, kuru es adu šādā te rakstā. Vienmēr esmu adījusi džemperus un jakas labiski adīju un pienese. Un agrāk, nezinu, kāpēc man likās, ka šie te Mežģīņa raksti man vienkārši nepiestāv, ka tas nav mans stils, jā. Bet tagad, kad džempers ir nodīts, es saprotu, ka man ļoti, ļoti patīk rezultāts. Man šajā džemperī patīk pilnīgi viss. Garums, platums, krāsa. Man ļoti patīk šis te raksts. Man patīk, kā es apstrādāju kakla izgriezumu līniju. Šis ir aikorts. Man patīk piedurkņu garums un platums, man patīk pilnīgi viss. Aicinu jūs pēc tam noskatīties vēl otru īso šo te video, un šajā video jau ir tāda džempera tā kā fotosesija, jo ļoti gribējās parādīt džemperu, kā izskatās, nofotografēt fotogrāfijas, nevis šeit dzīvoklī, jā, bet kaut kur ārā. Un tā kā es dzīvoju Rīgā, Bolderājā, tad fotogrāfijas tāpa pie Bolderājas promenādes pie upes. Laiks gan šodien nav tas labākais fotografēšanai, ir tāds tā kā apmācies, tāds domakains, bet nu kādas sanāca, tādas sanāca. Kā jau teicu, tātad ar savu džemperi es esmu apmierināta par visiem 100%. Nu, džempers izskatās šāds. Apakšējā mala tā tad ir taisna, bet tā kā džempers ir tāds paplats, tad var valkāt arī tagad. Nu, tagad ir modē, jā, valkāt šos te darbus, adījumus un vispār arī blūzes un džempers, kad mēs to vienu malu aizbāžam tur aiz jostas vietas, jā, un tad šī te apakšējā mala viņa tāda, nu tāda nelīdzena, nevienāda sanāka. Manam vīram gan tas likās ļoti jocīgi, viņš nesaprot, kāpēc džemperim viens stūrs jāizbāž aiz jostas vietas svākiem, ja viņš teica vai nu visu, tad vai neko. Bet, nu jā, tā kā džemperis šeit ir tāds pietiekam plats, tad viņu var šeit var aiz tās jostas vietas aizbāzt, un tad šeit tā priekšējā mala ir tāda nelīdzena. Jā, tātad aicinu jūs noskatīties šo te otro video, kur es arī tātad pastāstīšu. Uz ekrāna tiks norādīti visi tāda džempera šie te tehniskais raksturojums, garums, platums centimetros, cik valdziņus es uzņēmu. Nu jā, tāds ir mans gatavais darbs. Esmu ar darbu apmierināta, aicinu jūs sekot maniem pārējiem video līdzi un tiekamies jau kādā citā reizē.